Paldies mīļam debes tēvam, paldies jums! Paldies Dievam, paldies jums! Paldies Dievam, paldies jums! Paldies Dievam un paldies jums! Paldies Dievam un paldies jums! Paldies Dievam, paldies jums! Es pateicos Dievam un pateicos par jūsu atbalstu lūkšanu tīklam 12 gadu garumā. Paldies debes tēvam, paldies arī jums! Paldies Dievam un paldies jums! Paldies Dievam un paldies arī jums par atbalstu! Paldies Dievam un paldies jums! Paldies par atbalstu Dieva darbam! Paldies debes tēvam, paldies jums! Paldies mūsu debes tēvam un paldies katram jums! Mīļie brāļi un māsas, gribam teikt paldies Dievam un paldies arī jums! Mēs vēlamies pateikties Dievam par šiem aizvadītajiem 12 gadiem, par kalpošanas 12 gadiem, ko mēs esam piedzīvojuši kopā ar jums. Vispirms milzīgi pateicība mūsu debesu tēvam par viņu uzticamību, par viņu klātbūtni un par viņu žēlstību. Bet mēs vēlamies arī pateikties jums, kas esat lūguši. Lūguši par mums, par mūsu kalpošanu, par komandu. Mēs novērtējam katru jūsu aizlūgšanu. Mēs ticam, ka lūgšanai ir spēks. Un viens no raidījumiem Latvijas lūgšanu tīklā, ko mēs pārraidām, ir ar nosaukumu Lūgšanai ir spēks. Mēs aicinām jūs lūgt, mēs ticam lūgšanas spēkam un to praktizējam savās dzīvēs, un tomēr, kad mēs lūdzam cits par citu, mēs piedzīvojam lūgšanas spēku un arī rezultātus. Mēs redzam, ko Dievs dara. Bet sirsnīgs paldies ikvienam, kas jūs esat lūguši visus šos gadus. Mēs vēlamies pateikties arī mūsu mīļajiem brāļiem, māsām, draudzēm, mācītājiem, kalpotājiem par līdzdalību kalpošanā, par līdzdalību raidījumos, dievkalpojumos, konferencēs. Mēs visi esam baudījuši lielu svētību. Lielu Dievu žēlastību, atbildētas lūgšanas, izmainītas cilvēku dzīves. Un mēs esam pateicīgi Dievam arī par to, ka mums ir izveidojusies šo visu gadu laikā brīnišķīga sadraudzība ar draudzēm, ar brāļiem, māsām visā Latvijā. Visbeidzot, es gribu pateikties visas komandas vārdā visiem, kas ziedo. Ikvienam, kas atbalsta un sēj ar ziedojumu. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka arī tādā veidā jūs piedalīties Dieva darbā, jo Bībelē rakstīts, ka priecīgi devē Dievs mīl. Un es ticu, ka daudz no jums esat priecīgi devuši, sējuši, ziedojuši, atbalstījuši, un mēs kopīgi esam darījuši šo darbu 12 gadu laikā. Mīļie brāļi, māsas, paldies par jūsu atbalstu. Paldies par jūsu sēju, par jūsu līdzdalību Dieva valstības darbā. Un es to saku no sirds. Ja vien jūs paliksiet uzticami tam kungam, ja vien mēs paliksim uzticami tam kungam, jūsu alga nezudīs. Mīļie, mēs svinam 12 gadus Latvijas lūgšanu tīklam. Viss gods pienākas Dievam, visa slava pienākas viņam, bet mēs pateicamies arī par katru no jums, kas ir daļa no Latvijas lūgšanu tīkla. Priecīgus svētkus, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un tiksimies 14. februārī 17. Jelgavas Vasarsvētku baznīcā Jāņas iela 8 uz svētku un pateicības dievkalpojumu. Priecāsimies jūs redzēt, lai Dievs jūs svētī.